Te var uzspēlēt tenisu. Ja galīgi nav ko darīt, tad var arī mēģināt uzspēlēt beisbolu. Nu, tāds jauks parks. Amerikāņiem, bet kanādiešiem mašīņu braukā. Nu, tās ir viens parks pie mājām. Šo māju uzbūvēja apmēram pusgadā. Nu, īstenībā izskatās jau, ka būtu akmeņu māja, bet no viena finieru vien ir. Sorry, ka es nekur neapstājos. Bet kā mēs redzam, tad satiksme šeit ir pilnīgi nekāda. Un kas ir visinteresantākais, šeit smagās mašīnas nedrīkst braukt no 6 vai 7 vakarā līdz 7 rītā, laikam tā kaut kā bija. Jo, lai rezidenti var mierīgi gulēt. Atkal viena stopzīme, bet nu nestāšos. Nu, te šitas ir, jā, noslēdzošais posms ceļā uz mājām no darbiņa. Nu, un tiem kanādiešiem tās mājas, lūk, tādas arī ir. Pie mājas maziņš šķirbiņa un maziņš backyards. Ot, nākošais krustojums ir Kanādai raksturīgs. Zīme stop always. Respektīvi, visiem 4 ir jāapstājās. Un tas, kurš ir pirmais piebraucis pie krustojuma, tas arī pirmais pēc tam šķērsos. Brīžam ir interesanti skatīties, kā viņi sadala to ceļu. Tur, kur tā tālākā mašīna ir nākamais parks, kur es eju basketbolu spēlēt, pamētāt bumbiņu mazliet. Nu, tad jūs apmēram stādaties priekšā, cik tie parki te bieži viens pie otra atrodas. Nu, un lūk, beidzot esam mājās. Lepni lūdzam mājās.